Samazinātā PVN likme, tas ir stāsts no pirmās dienas, kopš es esmu politikā. Samazinātā PVN likme restorāniem. Mēs ar kolēģiem tikko aprunājāmies, vai vārdam haļāva vispār ir latviskais tulkojums vai tāda kaut kāda. Nav, nevar atrast, bet jūs noprotat, par ko ir runa. Ja? Bet, lai kaut ko samazinātu, jūs paši neesat gatavi neko izmainīt par labu uzņēmējiem. Jūs esat gatavi vēl tikai vairāk paģērēt no uzņēmējiem. Ja? Tas ir tāds, gribās, kā saka, gan to zelta zivtiņu noķert un apēst, gan vēl visu kaut ko. Ja? Ir tādi visādi teicieni par to, kā tad man pašam visu, bet pretēs neko. Ja? Laikam tomēr politikā tikai tas strādā. Jo faktiski viss šeit pārstāvētās partijas jūs esat solījuši restorāniem, pat, man liekas, parakstījuši vienošanās, ka jā, šī likme tiks samazināta, bet tad, kad ir jādara reālie darbi, tad notiek kaut kāds klik un visiem iestājas tāda amnēze. Jūs tādi ietiepīgi gāži, nezinu, kāpēc, beigās tomēr līdz tam rezultātam nekādīgi nevarat nonākt. Un īsti tie argumenti arī neizskan. Kāpēc nē? Nāciet un pastāstiet, kāpēc nē. Man pēc šodienas debatēm par to lēto ūdeni bija pilnīgi skaidrs, kā, piemēram, progresīvie tiek līdz likumprojektiem. Lūsas kundze iegāja, paskatījās, ka krāna ūdens maksā eiro, tas viņai likās par dārgu, un tad tapa likumprojekts, ja? Kad vajadzētu tomēr lētāk, saprātīgāk cenu. Nē, sāciet regulēt, jo ne tirgu, smieklīgi. It sevišķi to dzirdēt no cilvēkiem, kas mūžā ar uzņēmēju darbību nav nodarbojušies un kas nezin, kādas ir saistītās izmaksas restorāniem, kas nezin, ko nozīmē, ka tev darbiniekiem ir jāsamaksā algas ar visiem nodokļiem, ar visiem neapliekamajiem minimumiem, ja? ar visu. Jūs pat nezināt, cik īri maksā tam restorānam, kur jūs te nosaucāt no tribīnas šodien. Jūs nezināt, kā dzīvo tā ģimene. Kauna jums nav vienkārši. Dažreiz tā, ka klausos un skatos, jums žoklis atkars. Jūs no uzņēmēja darbības esat gaismas gadu attālumā. Bet regulēt, tad, kad jāregulē, kā uzņēmējiem darboties un kā nē, tad jūs esat pirmrindnieki, jo jūs zinat labāk. Aicinu atbalstīt.